Pa sevi es varu pateikt vienu, ka autosports ir vienmēr saistījis. Tas ir tāds mans dzīves izaicinājums. Un, man viņu vajag tā kā narkotiku. Varbūt tās gadiem tas pāries, bet tagad es sevi šeit atrodu diezgan daudz un dzīvo ikdienas dzīvi un noķer kaifu no tā, ka tu brauc. Citi noķer kaifu no tā, ka viņi brauc ar veidu elpu ūdeni vai glezno gleznu vai spēlē violi. Laikam jau katram savs tas kaifs. Diemžēl nemāku spēlēt violi, kaut gan varētu būt, ka tas ir forši. Bet es vienkārši izbaudu to visu pie stūras. Tā. Drifta pieredze sākās kaut kādus daudz gadus atpakaļ, kad sāku kaut ko veidot. Ja, un tad tā pirmā lielākā pieredze bija 2009. gads, kad es nostartēju tā profesionālu komandu kopā pilnu sezonu. Un tad tā bija pilna sezona ar, man liekas, visiem piedestāliem, visās sacīkstēs bija piedestāli. Gan arī vai augstākie pagāpieni bija un jā, tas bija labs gads. Tas arī bija tas gads, kad es ieguvu savu pirmo čempionu titulu. Un, jā, es to tādu atceros labām atmiņām, tas bija fantastiski. Ko nedaudz pastāstīšu par savu spēkratu. Domājam, ko darīt, vai sākt būvēt vasarā mašīnu vai nopirkt gatavu. Ja? Nopirkām no Somijas vienu no vadošajiem braucējiem Peteri Tormanenu, un tas ir BMW 328 Turbo, kurš uz doto brīdi attīsta 554 zirgspēkus un 704 ņūtonus. Tā kā, diezgan normāls bolīds, kur varētu braukt un faitot jebkura mēroga, es domāju, Eiropas sacensībās tieši driftā. Diezgan daudz, kur mēs bijām un parādījām sevi, ka mēs varam ar tādu līmeņa auto, uzlabojot visu, nomainot un sataisot savu supermašīnu, tad nākošais gadu mēs sev piesakam jau kā ļoti spēcīgu komandu un cīnīsimies par uzvarām. Es domāju, mēs arī esam savā ziņā tādi rokstāri, skatuvs, un tas, kurā tādā izrādē, ka tas ir drifts, un mēs piedalāmies kā aktieri un spēlējam teātri, Tā kā, viss liela skatuva uz 4 ritiņiem. Jā, daudzi ir pamanījuši uz mašīnas, izbraucot trasē, ka mūsu mašīnas ir logo, turbīna ar liesmu. Zils un sarkans, ja, ko tas nozīmē, tas karsts un augsts. Un visam pamatā, tas viss tāds šī gada manas daļradis pamatā stāv organizācija ar nosaukumu Cool Race. Tie ir čaļi, kas ir savā ziņā unikāli cilvēki, kas ražo šajos grūtajos brīžos, ražo Latvijā produktus autosportam. Viņi izdomājuši iekarot karstumizolācijas, termoizolācijas nišiņu, ražot produktus tieši turbīnām, turbosomas, karstumizturīgās lentes un tā tālāk. Tas viss, kas saistīts ar karstumizolāciju. Un man liekas, ka baigi kruta. Kūrais ir man ļoti palīdzējis šogad. Vispār palīdzējis šogad ar to visu projektu kā tādu, ka tas ir, ka es braucu un esmu trasē. Un liels, milzīgs viņiem paldies par to.